šodien brokastā? Dārts tādu pļāvēju, kā tu mēs vispār ēst nedabūs. Utka, tev tikai tā slava, ka izskats cilā. Da kāda utka, pats tikai kā miegainas āpis pļaut māki. Nu ko, varbūt nopļaujam, ka pa vienam balam katrs sacentīsimies, kurš tomēr labāk pļāvā. Jā, šo var pļaut. Vēl no nieka zēna. Nu ko, tad aiziet? Speciāli padevos, ka nekā taču izskats jaunu negribējās saplēst. Mainamies, redzēsim, kā tu varēsi to izdarīt. No, ceļaties augšā! Greizsirdīgs. Man šķiet, ka saimnieks ar saimnieci nesatiek. Ko tu no satikšanas zini? Nu, man vismaz šķiet, ka zinu. Viņi vienkārši bijuši pārāk agri saprecēti. Saimniekam bijuši 18 gadi, bet saimniecei 23. Un pirmo reizi viņš viņai pieskāries, kad esotais kājām statā ievilcis. Un tad? Kas tad tev vēl nepietiek? Ja tu man esi, man nevajag ne debesis, ne zemi. Ai, šī vēstule man uztrauc. Kāda vēstule? Tā pati, kurā zindi. Bet tu jau man nekā neesi teicis. Ieva man neļauj stāstīt, bet tā kā viņa pati ir izpļāpājusies. Tikai nesaki saimniekiem. Jā, bet žēl jau, ka tu viņu esi nozaudējis. Nē, man viņa ir. Parādi. Nē, ir pārāk tumšs. Tad es pavēršu durvis. Nē, es tev viņu varu nolasīt. Tad parādi vismaz rokrakstu. Nu labi, bet tikai rokas. Jā, tiešām kā saimniekam. Lops no cilvēka. Aizpērn arī bija tā, ka Duļņam arī gāja staigāt un cilāja oļus. Un saimniece lūkojās pa logu un to visu redzēja. Un tad viņa man lika aiziet paskatīties. Un es aizēju un paceļu olu, un tur ir vēstule, arī Kārlim no Marijas. Un tad arī tāds tracis sākās mājās. Tu jau aizmigi? Ārprāts! Kā tu man pārbiedēji? Nu, lācis ar visām drēbēm. Ko tu vispār te dari? Zini, es atnācu uz šajieni, apgulos un gaidīju tevi. Bet piepeši, attaisās klētiņas durvis un ienāk saimnieks. Es, protams, biju pārbies, es apsedzos un tēloju tevi. Viņš kaut ko meklēja, es nezinu ko. Bet tad viņš laikam to atrada. Viņš pārliecās man pāri un paņēma. Man šķiet, viņš nepamanīja, ka es tur guļu. Jo es biju apsedzies, un viņš noteikti vēl joprojām domā, ka tā esi tu, kas tur guļ. Lops tāds. Kas? Tu nesaproti? Teiks jau, ka es tevi esmu ievilinājis savos tīklos. Teiks jau, ka es tevi esmu pavadinājusi. Tā jau Miķels ir saodis. Tu gribi vēl tagad, lai saimnieks to redz? Lai saimnieks ieraug tevi manā gultā? Redzēs vien, nāks un lūksies, bet es griezīšu tikai muguru. Mušmere.
Ej kaut pie vēlna, ne tikai pie mīķeļa. Vēl? Saimniec! Uztais manam puikam zārci. Kādam te puikam? Muļķis, kas nezinu, kā Pēters pie puikas tika. Nezinu, kas precos. Jā, ar ko? Ar poģeni? Nē, rāju. Muļķi, kam te nāvi piesauc? Kā tu vēl neguli? Gulēju. Piecēlos, kad saimnieks atbrauc. Jā, un vismaz beidzot šī ir prom. Kas šī? Duļu Marija? Nu, bet, protams, jau no rīta aizbrauc. Saimnieks skrēja vēl ārā atvadīties. Pēc tam visu dienu kaut kur blezderēja, tagad tikai pārādās. Ārprāts, ja man būtu tāds vīrs, es jau no viņu saimnieces vietā istabā vairs iekšā nelaistu. Nu, ko tu domā? Pati kaut ko labāku dabūsi? No tevi jau es negaidīšu. Es jau par sevi arī nerunāju. Domā, no mīķeļa kas labs sanāks. Tu esi tāds muļķis. Tieši tāpat kā tas meitu sieva. Un ko jūs tiešām domājat tās kādas rīkot? Kā tad? Jau šajā rudenī? Būtu jau to ori iesmērējis. Tas jau būtu labi, ja tu pats sev arī iesmērētu. Būtu jau to ori iesmērējis. Būtu jau labi, ja tu pats sev iesmērētu. Bet tas bija ļoti labi, ka tu Miķelim toreiz parādīji, ko tu vari. Pagaidīju līdz rudenim. Tas vēl bija nekas, pagaidīju līdz rudenim. Ne pati nemani, ka es jau esmu brangāks kļuvis. Manu. Čau, ko tu te? Zini, ka man ir vēstule. Labi. Lūpsni cilvēks. Nē, nu mums jau Lūpsno cilvēku. Aizpērn jau arī man cilāja ogas. Un saimnieks to visu redzēja pa logu. Un lika man aiziet paskatīties. Un arī tad Marija bija nolikusi Kārlim vēstuli, un tad tāds tracis sākās mājās. Tev jau bija jāguļ. Lops tāds. Bet ko? Kas paliek? Viņš taču neredzēja. Tu domā, ka par tevi kaut ko teiks. Par mani jau teiks, ka es tev te nokrījusi. Ārprāts! Cik laiks man šodien stieptīs, ko